mīļie pasaku skolas sekotāji, draugi, studenti un garām gājēji. Paldies, ka šajā 2024. gadā bijāt ar mums. Un es ceru, ka 25. gadā mēs būsim vēl lielākā pulkā. Ticiet brīnumiem, ticiet pasakām, jo pasakās ir aprakstīts varoņa ceļš, un katrs no mums ir varonis. Tas ir stāsts par mums, par katru no mums. Jebkura pasaka ir ceļojums, ir stāsts par konkrēta varoņa dzīvi. Un mēs redzam, ka pasakā varonis sastopās ar daudziem šķēršļiem, daudziem uzdevumiem, un viņš tos izpilda un beigās nonāk pie savas laimes. Un tas ir stāsts par to, ka arī mēs varam atrast savu laimi, arī mēs varam atrast savu otru pusīti, arī mēs varam iegūt karaļvalsti un valdīt savā karaļvalstī. Patiesībā katrs no jums ir karalis un karaliene, un jūs pārvaldat savu karaļvalsti, kas atrodas jūsu dvēselē, jūsu sirdī. Es jums novēlu jaunajā gadā turpināt virzīties pa dvēseles evolūcijas ceļu, atklājot savus talantus, savas spējas un daloties savā mīlestībā, radošumā, gaismā, skaistumā. Ka nākošais gads ir patiesībā šī gada turpinājums. Un tāpēc es jums novēlu neapstāties un turpināt savu evolūcijas ceļu. Šīs gads ir Pūķa gads, bet nākamais būs Čūskas gads. Ko nozīmē čūska? Čūska ir kundalīni enerģija, kura paceļās no zemes un caur mūsu mugurkaulu savienojās ar debesīm. Čūskas enerģija savieno zemi un debesis, sievišķo un vīrišķo, un aktivizē mūsu enerģētiskos centrus. Un 2025. gads būs saistīts tieši ar to, lai mēs aktivizētu savus enerģētiskos centrus, lai sakārtotu savu iekšējo pasauli. Vai zinājāt, ka austrumos nav starpības, vai nu tas ir puķis, vai nu čūska? Tur ir vārds nagi, un tas apzīmē gan vienus, gan otrus, gan puķus, gan čūskas, un šīs abas būtnes ir zemes gari. Un tāpēc jaunais 2025. gads būs loģisks turpinājums šim gadam. Ar ko atšķirās puķi un čūskas? Runājot par simbolismu, var traktēt dažādi, bet puķi bija tie, kas sargāja dārgumus. Un arī čūskas ir saistītas ar pazemes pasauli, ar zemes enerģijām. Bet atšķirība tomēr ir. Puķi, tas ir stāsts par ārējo telpu. Puķi palīdz komunicēt ar ārējo pasauli, ar apkārtējiem. Bet čūskas, tas ir stāsts par iekšējo pasauli, par mūsu mugurkaula stumbru, par totālo godīgumu pret sevi, ļoti dziļā līmenī. Puķi, tā ir maksimāli tīrā izpausme uz āru, bet čūskas ir iekšējā telpā. Un tāpēc jaunais 2025. gads būs ļoti interesants un svarīgs. Tāpēc es jums novēlu, lai viss izdodās, viss iecerētais, kas neizdevās šogad, lai nākamgad noteikti piepildās. Ejiet droši pa savu dzīves ceļu, lai jums viss izdodās. Un paldies, ka esat ar mani, ar pasaku skolu. Un ticiet brīnumiem, brīnumi tiešām notiek. Laimīgu jauno 2025. gadu!